Tātad bitcoins. Kas mums ir ar bitcoin? Bija mums šeit impulss, bach. Tad bija pieņēmums, ka no 1, 2, 3 ir A, no 1, 2, 3 ir B, un šeit ir C. Kurš tas pieņēmums pagaidām izskatās arī, ka tas tā varētu būt. Pēc tam mēs redzam impulsu un kaut kādu korekciju. Un šī vieta, ko es vakardien teicu, jums tajā zelta video, kā izstāsta līdzīgi, kad baigi dziļi ir ienākusi, ja, ka tas ir ļoti dziļi ienākusi, bet, nu, principā nav pārstus vēl šos te minimumus, tāpēc es priekš sevis vēl joprojām ņemu galvā tādu variantu, ka šis mums ir 1, 2, un tagad viss kā vajag, rekur aizlidojas trešajā, ja mēs uzliekam FIBU, tad principā reku tieši līdz 227,20 ir aizlidojis, tā kā precīzi. Mums vajag 4. korekciju, ja te ir bijusi asa korekcija uz leju, tad 4. mums vajadzētu būt kaut kādu sarežģītu, nezinu, tur pieņemsim vai nu nepareizu korekciju, un pēc tam 5. augšā, vai kaut kādu, pieņemsim, flatu ar nobīdu uztaisīt, nu, tādā veidā. Un pēc tam augšā. Protams, viņa pēc masivitātes viņa būs lielāka nekā es uzzīmēju, ja mēs izmēram, pieņemsim, pieliekam klāt, tad principā viņai vajadzētu izskatīties, nu, vismaz, nu, tā arī sanāk 2 reiz lielāka. Kaut kā šitā te viņa varētu izskatīties. Un principā nekas tāds. Un tad tas mums varētu būt pēc tam 4, jā, te. Un pēc tam kaut kāds 5. vilnis vēl augšām. Plus mīnus tādā izmērā. Un tad tā arī būtu skaisti pieciniec. Nu, tā kā liela 1, 2, 3, ABC, 4, 5. Un tas viss mums kopā varētu būt vai nu šeit A, no šeit, jā, pēc tam no šī te ABC lielāks B, un pēc tam no 1, 2, 3, 4, 5 lielāks C, ja mums ir pēc tam lemts iet tālāk lejā. Bet tur jau mēs skatīsimies. Mums tagad ir galvenais, mēs esam tādā fāzē, viss ir izlidojis. Vienīgais, ko var mēģināt, ir pievienoties te kaut kur, jāstāsta, vai tas sanāks. Bet, nu, vislabākais būs šeit šo te piecinieci, pēc tam nošortot to korekciju līdz 3,82 vismaz. Bet tas vakardienas viss ir vietā, redzat, jā, tieši līdz 227 pēc FIBAS, tieši 1, 2, 3, tad gaidam 4, 5. Un. Tas būtu tieši viss ideāli. Un redzat, kāpēc arī tā akcelerācija tik liela, tāpēc, kad tika savākt, nu, reku T likviditāte, savākt T likviditāte, šitas ir savāks, un tas viss dod ātrumu cenai kustēties ātrāk uz augšu. Skaists 3. vilnis, bet, nu, 3. vilnis izstāsta, ka vēl pats pa sevi nav vēl beidzies. Ja mēs skatāmies subviļņus, ja, tad izstāsta, ka mums te ir kaut kāda tikai tur 1, 2, 3, 4, vēl iespējams iedos vēl kaut kādu 5, tad tikai beigsies 3. un tad tikai sāksies šī tā lielāka 4. viļņa korekcija. Tā kā kaut kā tā vismaz parādījās kustība un nedaudz arī palika skaidrāks, jo te bija uz jautājumu zīmes viss šis te pasākums, jo, kā es teicu, baigi dziļi ienāca, bet, nu, viss tādās robežās vēl nekādas likums nepārkāp. Par Bitcoin, principā, tas arī ir viss.